Gatavošu mēncu labam garstāvoklim. Kopā ar sviestu pupiņām apceptām gijas sviestā ar sezamu sēkliņām. Kāpēc labam garstāvoklim? Tāpēc, ka mēnce ir ļoti bagāta savā uzturvērtībā. Tā ir bagāta ar selēnu un tā uzlabo mums garstāvokli. Vispirms es mēncu izfilēšu. Jānoņem šī melnā plēve. Ļoti viegli nāk nost. Nepatīk man ņemties ar šādu tipu zivīm. Es labāk nopērku veikalā fileju, bet ar mēnci ir tā, ka var jau, protams, lielveikalā nopirkt fileju, bet noteikti tā nebūs tik labas kvalitātes kā šī nesaldētā mēnce. Jo no profesionāļiem esmu dzirdējusi, ka vislabākā mēnce ir tieši Baltijas jūras mēnce. Jo, piemēram, Spānijā viņi ļoti vēlētos, lai mēs sūtītu savus mēnces uz turieni. Mūsu mēnces, viņas ir garšīgākas, ļoti sulīgas. Tās nav ieteicams saldēt. Sasaldējot, viņas zaudē savu garšu. Mēnci vislabāk ir uzglabāt maksimums 2 dienas, un viņai vienmēr jābūt ļoti svaigai. Zivs filēšana noteikti nav man mīļākā nodarbošanās, es to parasti uzticu darīt citiem. Bet šodien, pat cik es gatavoju pārsteigumu manai meitai un viņas draugiem, tad man nekas cits neatliek. Bērniem vajadzētu ēst vairāk un vairāk zivis, jo zivis tiešām ir ļoti veselīgas. Piemēram, manai meitai ļoti garšo zivis, protams, ne visas. Piemēram, mēnce ir viņas viena no mīļākām zivīm, un viņi to labprāt ēd. Jā, starp citu, es pat esmu novērojis, ka ēdot mēnci patiešām garstāvoklis uzlabojas. Kad ir nogriezts mugurkauls, tad jānogriež arī šīs visas puriņas. Var jau it kā viņas arī atstāt, bet labāk. Man patīk nogriezt. Zivi esmu izfilējis, un tagad ķeršos pie pupiņu sautēšanas. Tas prasīs drusku ilgāku laiku nekā uzcept zivi, tāpēc vispirms ieliešu ūdeni, lai tas jau sāk vārīties, un pa to laiku tīrīšu pupiņas. Pēc tam viņas tiks tvecētas šādā katlā. Protams, ka pupiņas var arī vārīt vienkārši ūdenī. Veselīgāk ir tvecēt. Pupiņām ir ļoti augsta uzturvērtība. Un bērniem tās ir ļoti labas, jo tās palīdz koncentrēties un uzlabo atmiņu. Pupiņas ir bagātas ar B vitamīnu, kas arī ļoti nepieciešams ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem. Dzeltenās ir lielākas, tāpēc es tās likšu katliņa apakšējā daļā. Zaļās ir smalkākas, tāpēc es tās lieku katliņa augšējā daļā. Un tad tās vienlaicīgi būs gatavas. Ūdens vēl nevārās, bet es likšu pupiņas virsū vāku. Tagad ir jāgaida, kamēr tās kļūs mīkstas. Pagājuši kāds 10 minūtes. Šķiet, ka pupiņas jau būs gatavas. Tagad uzkarsēšu pannu. Gijas sviests ļoti smaržo. Viņš smaržo pēc karameles un arī garšo viņš nedaudz pēc karamelēm. Sviestu nevajag žēlot. Uz pannas jāliek diezgan daudz. Sviests ir uzkars un tagad likšu pupiņas cepties. Un tagad ir arī īstais brīdis, lai pupiņām kaisītu sāli. Nedaudz pipariņus. Vēl piespiedīšu nedaudz ķiploku. Ķiploks pastiprinās ēdienu garšu, kā arī tas ir ļoti veselīgs. Ķiplokus ņēmu nedaudz, vienu lielu daiviņu. Bet var jau, protams, likt arī vairāk, tiem, kam garšo tāds pikantāks ēdiens. Pupiņas ir gandrīz jau gatavas. Es tām tagad piebēžu sezama sēkliņas. Var jau arī pupiņas cept tīri sezama eļļā, bet es šoreiz izvēlējos gijas sviestu. Var arī kombinēt gan gijas sviestu, gan sezama eļļu. Pārlikšu uz pavisam lēnas uguns uz citu riņķa. Tad ķeršos klāt mēnces cepšanai. Kad uzkarstēšu pannu. Mēnces arī cepšu gijas sviestā. Mēnces, protams, var cept dažādi. Šādā veidā cepta mēnces patīk visvairāk manai meitai. Citi bērni atkal izvēlās olā un miltos apviļātu zivtiņu. Var, protams, cept arī folijā. Folijā cepot mēnces, tai pievieno gan sīpoliņu, gan tomātiņu, gan rozmarīnu.
Tā smarža ir fantastiska. Pupiņas ar gijas viestu ļoti labi garšo. Un, ja tam klāt vēl ir mēnce, tad labs garstāvoklis ir garantēts.